Vairāki kubikmetri ūdens dažu minūšu laikā tiek izlieti daudzstāvu ēkas pagalmas zaļajā zonā. Rīgā ierasti šāds ūdens daudzums būtu pārpludinājis visu apkārtni. Iedzīvotāji vēl ilgi bradātu pa dubļainām peļķēm. Lielāka lietas gadījumā tas rada mūsu sistēmām problēmas, tā saucamās avārijas pārgāzes. Eksperimentam līdzi seko arī Rīgas ūdens pārstāvis, kurš ir patīkami pārsteigts par to, ka izlietais ūdens paliek tepat ēku pagalmā un nenoslogo kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Lietsūdenim nav vajadzīga papildus attīrīšana, jo tas faktiski ir tīrs ūdens, kas nonāk no gaisa, un viņam nevajadzētu nonākt šim lietsūdenim sadzīves kanalizācijā, bet prieks, ka pie mums tas beidzot arī tiek ņemts vērā, un lūk, attīstītājs, kas šo ir ņēmis, tā teikt, un līdz savā arsenālā. Šīs jaunbūvētās ēkas atrodas netālu no VEF tilta. Attīstītājiem nebija iespējas novadīt lietus ūdeni pilsētas kopējā sistēmā. Tad, kad tu tiec izaicināts kaut ko padomāt ārpus, teiksim, tā ierastā, tad tu sāc un meklē un atrod risinājumus, kas īstenībā tev arī kalpot arī daudzos citos gadījumos. Kompānijas Bonava pārstāvis skaidro, ka viņi šajā pagalmā ieviesa pazemes tvertnes un zaļās ievelkas, kur lietus ūdens uzkrājas un uzsūcas gruntī 1 līdz 2 diennakšu laikā. Pēc šī projekta Bonava vienmēr vispirms izskata iespēju, kā lietus ūdeni uzkrāt un novadīt savā teritorijā. Šobrīd mums Rīgā ir objekti, kur mums ir potenciāls pieslēgums pilsētai, bet mēs viņu neizbūvējam. Tieši tā iemesla pēc, ka mēs esam izskaidrojuši, ka konkrētā objektā, teiksim, tas ir ekonomiski izdevīgāk vai arī estētiski, mēs gribam pievienot šai teritorijai tādu identitāti, kas ir, teiksim, zaļa un kopā ar zaļiem risinājumiem. Ja risinājums strādā šeit, tad tas strādās arī pilsētas centrā. Šo ir jāuztver kā piemēru, kuru var izvērst visā pilsētā. Klimata pielāgošanās pētnieks no Nīderlandes jau vairākas dienas apskata, kas Rīgā notiek ar lietus ūdens novadīšanu. Profesors uzskata, ka ir iespējams ieviest risinājumus, kas paglābtu no lietus plūdiem arī Rīgas centru. Tas pamatā ir ievelkas un lietus dārzi, taču var veidot arī zaļos jumtu dārzus. Nīderlandē ir arī ūdens parki. Tur lietus laikā ūdens saplūst un pāris dienu laikā iesūcas augsnē. Spēcīgu lietus gāžu laikā tieši Rīgas centrā rodas lielākās problēmas, jo tur lietus ūdens nonāk kopējā kanalizācijā ar sadzīves notekūdeņiem, kas pārslogo attīrīšanas iekārtas. Tāpēc ievelkas, zaļos jumtus un ūdens parkus pirmkārt būtu jāievieš pilsētas centrā. Kārlis Kristapsons, Ilmārs Roķis, TV3.